Mana pirmā tikšanās ar Pēteri Cedriņu bija 2015. gada rudenī. Satikām viņu pa ceļam uz Kaltenes veikalu. Pēteris bija devies turp, lai nopirktu cigaretes. Rudi mati, brilles, pavalkāts uzvalks, skaļā balss un cigarešu aromāts. Tas bija personificēts haoss. Bija silts rudenīgs rīts. Viņš runāja par visu un uzreiz. Ļoti skaļi smējās. Pēteris piepildīja visu mašīnu, pēc tam pagalmu un māju, visu telpu ap sevi. Šodien ir tieši 2 gadi pirms man čigāni sapnī teica, ka es miršu, tā kā man ir tieši 2 gadi palikuši virs zemes. Es to ņemu nopietni. Don't focus! Thank you. Basically chronological from 1988. At night, Lucificus take possession of the empty complex. I work at Shroud Words at night. I go out, where she repeats herself, an arable dream. Even the sun looks yin. Pēteris Cedriņš ir dzimis un mācījies Čikāgā. Pametis vidusskolu, jo skolas vide radījusi riebumu. Skolā viņš bijis tas citādais, pret kuru bijuši vērsti smiekli, pat vardarbība. Nācies strādāt Amerikā, Francijā. Viņš daudz rakstījis. Es neesmu mēnesi un 3 dienas cēris. Un tieši domāju, ka šodien vajag šitam vaiprātam beigties. Neskatoties uz to, ka viņam nav vidusskolas atestāta, ka nekad nav studējis bakalaura programmā, ir pieņemts magistrantūrā, ieguvis akadēmisko grādu. Un tagad viņš ir Kaltenē. Par to ir stāsts. Es neesmu te ieradies aiz kaut kādiem patriotiskiem apsvērumiem. Es to vienmēr esmu teicis, nekad neesmu. Man visādi cilvēki, īpaši tā saucāmie trimdnieki, tagad jau sen jau ekstrimdnieki, kaut kad ir vēl tāds kontingents, kas to nevar akceptēt. Vai nedomā, ka vai cik labi, ka tu atgriezies brīvajā Latvijā? Tas nekad tā nebija, bet es nekad nebiju bijis Latvijā, es gribēju redzēt, kā īsti latvieši, es nekad nebiju redzējis, ka kāds dara kaut ko normālu, vai sakot, pārdot zivi. Man latvieši bija trimdnieki, viņi visu laiku runāja par savu latvietību, viņi nebija cilvēki. Un tad man bija rakstīts Latvijas pilsonis, un tas ir iespiests Amerikas pasē, tintas tādā biezā tintē, Latvijas pilsonis. Pirmais mēnesis Latvijā, es tā, skaitām kauliņu universāli veikalā, vai ne? Un vienkārši viss bija pilnīgi cits, un cilvēku prāti, un domāšana, un to laiku daudz interesantāk nekā tagad. Tagad hipsteri, Rīgas hipsteris būs tas pats, kas Ņujorkā. Gandrīz vai. Amerikā tu rakstīji latviski, ja? Un Latvijā tu rakstīji angliski. Kāpēc tā? Atsvešinātība, tad tu neesi tu rakstīji. Angļu valoda ir noteikti, man abas divas bija mātes valoda, bet man latviešu valoda nekad nav attīstījusies līdz tādam literāram līmenim. Par ko ir tava dzeja? Mīlestība, nāve, puršanās. Mums NATO apbalvojums. Redzi? Es esmu vienīgais trakais cienīgs pasaulē ar NATO apbalvojumu. Nākamais jautājums būs tieši par Čaka dzeju. Par viņu jāizšķurēs vispirms.
Tas bija jautājums par medijos atbalsoto Čaka Darba mūžības skartie tulkojumu. Pasūtītājs Aizsardzības ministrija, izpildītājs Pēteris Cedriņš. Mūžības skartie tā arī nav ieguvuši savu skanējumu angļu valodā. Es pārtulkoju vairākas nodaļas, bet es nevaru dzejoli tulkot skaisti laika rāmjos, bet man ar laiku ir ļoti sliktas attiecības un vispār es esmu piečakarējis tik daudz pasūtītājus, ka man nav ko taisnīties. Bet viss pasūtījums bija apšaubāms, bet vārdsakot Aizsardzības ministrija apmaksā dzejas tulkošanu. Un viņiem interesē, lai būtu tulkojums, nevis lai tas būtu labs tulkojums. Te es esmu ar Vairu Vīķi Freibergu. Kur ir labi foto? Kā tu tiki līdz Kaltenei? Tad dzīvoja rakstniece Laimdota Marija Grīnšteina. Viņas kaķis ir viņas mantinieks. Un Ieva Lešinska, slavenā rakstniece, domātāja, tulkotāja, Rīgas laikas redaktrise, teica, ka esot šī māja, kur apkops kaķi, varot padzīvot. Man šī māja bija lemta. Es nezinu, kad man izmetīs. Man vispār sen jau vairs nav līgums, jau gadu agrāk maijā atjaunoja. Bet es biju domājis te pavadīt dažus mēnešus, jau 5. ziema. Un skaistākā vieta, kur es mūžā dzīvojis, by far. Sanāk, ka tava dzīve te ir atkarīga no kaķa? Sociālā dienesta. Pēteris Cedriņš dzīvo savā īpašā pasaulē. Viņš daudz smējas, varbūt, lai citi nesmietos skaļāk. Dzer viskiju, bet reips slēni. Kas ir tas, kas liek talantīgai personībai dzīvot atstumti, prom no visiem? Bailes? Vēlme palikt vienam? Tas, par ko var nojaust, bet ko pat labam nav iespējams noformulēt. Pēterim ir tikušas dotas neskaitāmas iespējas sevi apliecināt, sociāli pašrealizēties, kaut vai darbs Vairas Vīķes Freibergas komandā. Par šim iespējām viņš runā it kā negribot. Daudz runā par savām izjūtām, mīlestību, cilvēkiem, grāmatām. Kā nosaukt personību, ko satikām ceļā uz lauku veikalu? Laikam Pēteris Cedriņš. At night, Lucifagus, I take possession of the empty complex. I work at Shroud Words at night. I go out where she repeats herself in arable dream. Even the sun looks yin to her. I clamber along her spine, system's corpse in flow light, sipping fermented metals from her centers, and near bitter body through the black march, her mouth crossed and closed by trestles, stick figures fashioned from ebony or bone, ground red feet or heads, long-handled greasy mirrors disarm her. Speech is spermicide to a beach. Brittle blue invertebrates blow down like leaves, though cold sheets keep her odor, knowing her possible still. Vai tu esi laimīgs cilvēks? Nekādā gadījumā. Es esmu izteikti nelaimīgs cilvēks, kurš tīksminās par savu nelaimi.